svētkiem līdz 2. un šo te nedēļu mēs tiešām uzskatām par svētku nedēļu, un lai celtu mūsu visu patriotismu, mēs gribam atrast gan lietas, gan cilvēkus, kas mūsu valstī, tātad Latvijai, tik mazai, bet mums tik mīļai, ir svarīgi. Un pēc tādiem neoficiāliem datiem izrādās, ka Briselē dzīvo ap 3000 latviešu. Un tātad Beļģijā iedomājieties tik daudz mūsu tautiešu, un, protams, ka katrs no viņiem nodarbojas ar kaut ko īpašu. Un mēs šovakar parādīsim kādu cilvēku, kas patiešām nodarbojas ar ļoti īpašu lietu, ko viņš tur dara, vai viņš galu galā nav aizmirsis par Latviju un ko varētu ieteikt pārējiem latviešiem, to tūdaļ jūs zināsiet. 23-gadīgais Krišjānis deju skolā Pārts nokļuva laimīgas sakritības rezultātā. Draugs, kurš bija izturējis atlasi nedēļu pirms mācību semestra sākuma, tomēr pārdomāja par studijām deju skolā. Ar to nav bijusi mierā puišu pasniedzēja, kura zvanījusi uz Briseli. Viņi lūdza, lai nevarētu šo vietā dot nākušam latvietim, jo tas būtu ļoti svarīgi Latvijas kultūrai un Latvijas kultūras politikai, lai dejai it īpaši, lai kāds no latviešiem sāktu tur mācīties, lai būtu. 2 dienas pirms semestra sākuma puisis saņēmis ziņu no deju skolas. Mēs esam nolēmuši tev piedāvāt braukt mācīties šeit, pēc 2 dienām sākas mācības, vai tu būsi, vai tu dabūsi naudu gana laicīgi, lai sāktu mācības. Krišjānis nešauboties nosacījumiem piekritis un ir pirmais Baltijas valstu iedzīvotājs, kurš studē vienā no labākajām deju skolām Eiropā. Latvija puiša sirdī ieņem svarīgu lomu un aizmirst par savu dzimteni dejotājs nav gatavs. Latvija ir tāda mīļā, skaistā sapņu zeme. Mājas, protams, tā. Ir īpaši tāpēc, ka es tagad viņā esmu retāk, viņa paliek ar vien dārgāka. Krišjānis studē laikmetisko deju. Tev katrs no puiša kursbiedriem ir no citas pasaules malas, bet visi kopā ir kā liela ģimene. Ik viens pasniedzējs ir vieslektors un bieži vien reizē arī pasaules slavens dejotājs. Laikmetīgā deja. Postmodernā deja, tā vēl varētu teikt. Tā ir postmodernās mākslas veids, kas izpaužās dejā. Kā visur ir māksla attīstījusies cauri modernismam, cauri postmodernismam, tagad uz konceptuālismu. Tas pats ir arī dejā, kad deja paliek arvien konceptuālāka. Te ir mūsu lekciju plāns, var redzēt, katru rītu mēs sākam 8:30. Un tas iet dažiem līdz pat 19:30, dažiem tikai līdz 17:30. Kopā te ir 5 deju zāles un diezgan plašas telpas. Es zinu, kad es aizbraucu uz Latviju, man pasniedzēja teica, ka var redzēt, kad es dejoju, ka mums ir lielas zāles, un mēs esam pieraduši dejot plaši. Kad kāds iekšā strādā un negrib, lai viņi redz, viņš aiztaisa ciet. Un tā parasti viņi stāv vaļā, gan tāpēc, lai gaisma ieplūst, gan tāpēc, ka direktors, kad staigā apkārt, var uzmest uz mums aci. Mums ir tagad speciāla diēta, kurā mēs dzīvojam. Tas sauc par makrobiotisko ēdināšanu, makrobiotisko diētu. Un tas ir mūsu pavārs, vietnamiešu. Šoreiz dejotājiem galdā tiek klāti gurķi, ķirbis, burkāni, saldais kartupelis un vēl kaut kas zaļš. Mizo kopā ar kaut ko es īsti nezinu. Un rīsi. Jā. Un tofu, tas ir galvenais proteīna avots mums. Tur nav nec gaļas, nec piena produktu, nec siers, nec zīves, nec olas. Bet ar to patiesībā kaut kā viņš ir tik labi sabalansēts, kā to pietiek. Līdz skolas absolvēšanai Krišjānim vēl atlicis pusotrs gads, un nākotnē sēdēt uz vietas viņš nevēlas. Tagad deju pasaulē arvien vairāk ir īsa kontraktu darbi. Nevis tu noslēdz kontraktu un tev viņš iet 5-10 gadus, bet tev viņš iet 3 mēnešus, un tad ir nākošais kontrakts un nākošais kontrakts. Un tādā veidā vienu kontraktu es nostrādāju šeit, vienu Latvijā, vienu šeit, vienu Latvijā. Principā šeit nopelna naudu, Latvijā dara to, kas ir misijas apzīme. Iespējams, ka iespaidojoties no latviešu puiša snieguma, skolas vadība nolēmusi, ka nākamgad atlases kārta jārīko arī Rīgā. Špancrons Polits bez tabū no Briseles. Kā
lai mēs nepriecājamies par šādu jauno paudzi, kuriem tiešām ir gan spars, gan entuziasms, gan arī, protams, veiksme. Un es domāju, ka ja nu tomēr tā atlases kārta, kā izskanēja tikko stāstā šeit Rīgā notiks, tad nu noteikti visi tie, kas esat šādas te laikmetīgās dejas dejotāji, nu aizejiet un pamēģiniet, jo nu līdz šim šīs atlases kārtas ir bijušas tikai ārzemēs. Un tad, protams, jābrauc, un tas ir arī zinām izdevumi un sarežģījumi, lai dotos šādām atlases kārtām. Bet, nu, veiksmi visiem, protams.